Pirmajā Daibas Zero hakatonā 2021. gadā savas idejas mentoru pavadībā attīstīja 10 komandas. Atbalstu idejas realizācijai saņēma Airglass Technology, kuri piedāvāja pārstrādāt stikla šķiedras atkritumus siltniecības materiālā. Šogad hakatons Valmierā norisināsies no 23. līdz 24. septembrim. Daibas Zero hakatons tā ir platforma, kur satiekās profesionāļi, neprofesionāļi un visi, kuriem rūp daba un aprits ekonomika, lai kopīgi vienotos, ģenerētu idejas un radītu risinājumus, ar kuriem, kurus liekot lietā, mēs varam pārstrādāt atkritumus, lai tie nebūtu jānoglabā poligonos. Gan Eiropas Savienības direktīvas, gan Latvijas izvirzītie mērķi nosaka, ka noglabāto atkritumu apjoms ir būtiski jāsamazina. Proti 2035. gadā drīkstēs noglabāt tikai 10% no ienākošās plūsmas, kas ir 5 līdz 7 reizes mazāks apjoms nekā līdz šim. Reģionāla atkritumu apsaimniekošanas centrā Daņa pagājušajā gadā kopumā ir ievestas mazliet vairāk par 70,000 tonnas atkritumu, no kurām noglabātas ir vairāk kā 28,000 tonnas. Tas nozīmē to, ka šī apglabāšanas proporcija pret ienākošo apjomu ir mazliet vairāk par 41%. Tie arī ir tie iemesli, kas mums nākotnē ir jāuzlabo. Tie ir tie iemesli, kādēļ mēs meklējam šīs idejas, meklējam risinājumus un mēģinām atrast dzirdīgas ausis, gan arī izglītot sabiedrību, gan meklēt zinātniekus, kuri mums var palīdzēt. Tāpat kā pirmajā hakatonā, arī šajā dalībnieki strādās ar tiem atkritumiem, kuri šobrīd netiek pārstrādāti. Piemēram, dažāda veida plastmasu, kuras augošajiem apjomiem pārstrāde nespēja tikt līdzi, vai bioloģiski noārdāmiem atkritumiem. Pēc Daibē mēs šobrīd būvējam bioloģiski noārdāmu atkritumu rūpnīcu, un pēc tam būs gala produkts, kuru tad mēs iegūsim un kuru būtu iespējams izmantot vai kādu ceļmalu apzaļumošanai vai kādos rekultivācijas projektos. Turpinām meklēt arī šos izaicinājumus šķiedras materiālam. Tātad tas mums ir tāds speciāls materiāls, kurš ir nonācis līdz mums pēc rūpnīcas, un viņam ir izbūvēts speciāli arī tāda atkrituma šūla, kur viņš tiek uzglabāts. Šis šķiedras materiāls ir ar ļoti augstu nākotnes potenciālu pārstrādē. Kā noslēdzošais atkrituma veids, kuram mēs meklējam šīs pārstrādes iespējas, ir nolietotam tekstilam. Mēs tieši gribētu runāt par to tekstilu, kas ir savu faktiski dzīvi beidz. Jārēķinās, ka apģērbs nesastāv tikai no viena veida tekstila. Līdz ar to rodas jauns izaicinājums, kā rastam jaunu pielietojumu. Ar savām idejām hakatonā var pieteikties ik viens, kuram šī tēma rūp. Mājaslapā daibazero.lv jūs atradīsiet pieteikšanās formu. Tur mēs gribēsim zināt nedaudz jūsu saistību, tīri, lai saprastu, kādi ir šie, dalībnieku profili, bet tas nebūs izšķiroši, lai mēs, pateiktu, jā, šī komanda piedalīsies vai ne, šī komanda nepiedalīsies, mums der visi. Uz Daibas Zero hakatonu komandas ierodas jau ar ideju. Pieteikšanās atvērta laicīgi jau kopš 3. aprīļa, lai dotu iespēju komandām iepazīties ar hakatonu formu, uzdot jautājumus organizatoriem, kā arī apciemot Daibu, ja nepieciešams labāk izprast atkritumu veidus. Mēs raugamies vidas ilgtspējas virzienā, mēs mēģinām atrast jaunus risinājumus tiem izaicinājumiem, kādi ir kopumā Latvijā, tad mazināt to noglabājumu apjomu, mazināt to atkritumu daudzumu, kas netiek pārstrādāts, un darīt pilnīgi visu, lai mēs atrastu kaut kādas iespējas uz atkritumu pārstrādi un veicinātu to. Lai tā ir pietiekami liels spēks gan no organizatoru komandu puses, gan arī no sadarbības partneru puses. Tas, ko mēs sagaidām pretīm, ir jaudīgs dalībnieks, kuri vēlas darīt un vēlas risināt šo problēmu. Organizatori piebilst, ja ir vēlme vai problēma, kuru risināt hakatonu ietvaros, vēl ir iespēja kļūt par sadarbības partneri.